mēs pametam šo jauko vietiņu, lai dotos uz Pirenejiem. Uz citu jauku vietiņu. Okay. Mēs dosimies uz Pirenejiem. Šodien mums būs ļoti gara diena. Gan jau kaut kādas 10 stundas kopā būs. Jā. Ar visām veļas mazgāšanām, iepirkšanām, ūdeņiem, aizbraukšanu un benzīnu. Visi darbiņi sakrituši atkal šodien. Jā, kā parasti piekdienās. Griez pa labi! Mēs braucam pa Dambi tagad. Jā, rekurs smuka. Smuks ezers. Jā. Tur smuks nekas. Sobers. Jā. Te mēs nācām pastaigāties katru dienu. Te bija ļoti skaisti. Pirmā pietura ir drēbju mazgātājs, 2 veļas mašīnas. Reku Karls gaida. Spānijas degvielas cenas ir diezgan patīkamas. 1,49. Pildīsim pilnu bāku. Priekšnieks. Kur viņš palika? Karls saka, ka mums te ir pumpa. Tu pastāsti, dos, nesaprotu. Tātad mēs braucam un parādās vibrācija. Es vēl nesen gribēju teikt, ka nekas sen nav noticis Muslimam, vai ne? Bet lieta ir tāda, ka mēs braucam un parādās pazīstam tādu vibrāciju. Tā kā ar aci izskatās viss ok, bet izdomājam tomēr apstāties un paskatīties. Un tagad šī pusē tā kā viss izskatās fine, super labā triangele riepa, triangle, bet tomēr šitam te ir tāda pumpiņa uzmetusies. Un vajadzēs šo riepu arī mainīt. Cerams uz tādu pašu mazu kā otrā pusē. Tagad nākamais uzdevums ir meklēt riepu servis. Bet cik mēs tālu ar šo varam aizbraukt? Es domāju, ka var tālus nolēt bišķīt spiedienu. Ļoti karsts ir, asfalts ir karsts un varētu būt, ka tur arī viņai nepatīk tas viss karstums. Un vienkārši skatīsimies, kur ir tuvākais servis, riepu servis. Mēs esam pie servisa piebraukuši, bet servisam ir siesta, vai ne? Servis tikai 3 atsāks darbu. Cerams. Un tad mēs varēsim braukt tālāk. Cerams. Te mēs riepu nenomainījām, jo te par vienu riepu prasīja 190 eiro. Jā, un tas, man liekas, pat ir bez maiņas. Tā kā vienu riepu par 200 eiro es neesmu gatavs pirkt. Un tās riepas, ko es gribu, tās arī maksā 200 eiro gabalā, bet ne šādā izmērā, ne tāda marka, ne tāda riepa, un vispārējais nav tā, kā es gribu. Tā kā, kamēr mums vēl gaisa tur, tikmēr mēs varam vēl pabraukāties apkārt un paskatīties, ko citi piedāvā. Esam klāt. Ko brauksim tālāk, jo uz 4. Jā. Jo man tiešām negribās maksāt 200 eiro par riepu, kur man nevajag. Ceturtais servis. Vēl būs 5. arī. Nav viņiem riepu.
Bet var iedomāties. Tur īstenībā divi ir siegāja, laikam vienā kaut kādu smago mašīnu tajā tur. Un otrs ir tas boškārs servis un nevienam nesot riepas. 5. servis. Šis ir riepu veikals, te jābūt ar riepām, bet Karlsam varbūt atkal nepatiks kaut kas. Tā. 6. servis. 6. 6. Jā. Jūs bijat divos. Tur bija 5. 6. 6. mēs jau bijām, un tagad 7. ir. 7. servis. Braucam tālāk. Viņiem nav marķējuma riepas. Viņiem kompanija policy neatļauj likt neatbilstoši izmēra riepu uz tā kā mašīnu. Tad prasīja viņam vienkārši pārdot riepu, lai ko to pats var mainīt. Bet nē, viņiem izrādās nav vienkārši tās C kategorijas riepas, C load index. 8. servis. Un es jau redzu, ka tas onkulis krata ar galvu un saka, ka nav. Mūs ieaicināja iekšā, tas jau ir daudz, bet pagaidām nav diezko cerīgi. 8. servisā bija viena riepa par 150 eiro. 149 kopā ar mājiņu. Jā, un mēs braucam tagad vēl uz 9. servisu. Laiks piespiest gāzes pedāli. Ak, Dievs, kur tas mūs ved? Nezinu, tur bija uzlikumi. Viņš ved mūs atpakaļ. 9. Yo necesito una usada pneumático. Gracias. Kamēr Karls ir tajā 9. servisā, kur mums ir 3 maisi ar ēdienu, kas nav salikti leduskapī, vēl visas gaļas un viss pārējais jau cik stundas, ir jau 6 vakarā. Tur ir visas izmazgātās drēbes, nesaklātā gulta, un mums vēl pociet pāri un viss smirt pēc čurām. Juhu! Tas ietriecās vārtos. Karls ložņā meklē riepas. Tikmēr tie mēģina saprast, kas te tikko notika. Kur arī tā riepa, protams, tā nevar baigi saprast, bet te ir tāda pumpa izmetusies tāda. Jā, nevar redzēt. Nosacīti labas lietotas viņiem nebija, bet viņiem bija vienkārši riepu čupa un tur tā meitene teica, lai tā kā, ja tu redzi, droši ņem bez maksas. Un es laikam vienīgo atradu, kas ir ar C marķējumu. Tur bija pāris vēl 16 ar C marķējumu, bet in general te ir tikai 16 riepas. Tad es atradu vienu tādu, kas man der, un par maiņu 18 eiro. Tā kā 10 reizes lētāk pagaidām tas ir izmaksājis. Redzēs, cik tas būs ilgtspējīgi. Bet katrā ziņā tas ir ļoti zaļi. Nevis pirkt jaunu riepu, bet nolietot kārtīgi jau lietot riepu. Tā ne? Jā, es gribēju pateikt, ka reāli visu laiku smirt pēc čurām, lūdzu pārpildīties pods. Man slikta duša paliek, bet mums vēl ir jābrauc 2,5 stundas. Saba pacentās un pārčurēja podiņiem pāri. Netrāpīja laikam.
10 vakarā. Pagaidzi. Nē, tev nav jāgaida. Mēs nolējām ūdeni, bet uzpildījām ūdeni un nolējām podu un paliksim te, jo nav spēka braukt vēl 1 kilometru. Nu, es neuzskatu, ka mums ir vajadzīgi braukt vēl 1 kilometru, ja ir ārā tik tumšs un mēs esam tik piekusuši. Vēl ir jāiet dušā, jāsaklāt gultā. Ak, Dievs, visgrūtākais palika saklāt gultu. Jā, bet visgrūtākais reāli būs ievilkt to fucking konvertu tajā saļā. Vai otrādāk? I don't care at this point. Un te daudz kemperīšu busiņu. Vēl kaut kas jāpēd. Nu, tā tad ir nākamais rīts. Mēs bijām dušās un vēlreiz tagad uzpildījām pilnu ūdens bačuku. Un tagad mums ir 3 minūtes jābrauc līdz mūsu īstajam galamērķim, līdz kuram mēs neaizbraucām vakar. Zināju, tagad līķi kuluci. Tātad ārā ir tik karsts, Garmins rāda 28 grādus. Un es tagad jūtos ļoti labi, jo es stāvu ledēnā kalnu upes ūdenī, bet man sāk vairs nepalikt ledaini. Un intereses pēc mēs gribējām nomērīt temperatūru, cik ir. Un ir pagaidām pastāvot kaut kādas 10 minūtes, uzlikām pulksteni, kaut kādas 10 minūtes ir 15 grādi. Un kājas ir palikušas ļoti lēnas, bet tādā ziņā es jūtos ļoti labi. Ārā 28, ūdenī 15. Perfekto. Tas tik ir avokādo. 5 eiro kilogramā. Mēs ar Kārli un Blū nācām vairāk kā stundu uz ūdenskritumu iespaidīgo, uz kalnu ūdenskritumu. Parādīšu, kā tas izskatās. Re, kur ir tas iespaidīgais kalnu ūdenskritums. Re, kur un re, kur. Ui. Lūņurko. No, kuki. Duduniek, kur tu esi tagad? Es esmu piekusis. Esmu 3 stundas nostaigājuši pa pannu. Un mēs ar maziņo susīti esam izcepušies. Tu vēl jūties, kā no saldētās izņemt vistas filē? Nē, tāpēc, ka es vairs neesmu ledēnajā upē, bet tā, kad es biju nosēdējis ledēnajā upē un es izgāju atpakaļ saulēm, bija sajūta, ka esmu tikko no saldētavas izņemt vistas filē, kas ir uzmest uz karstas pannas un no ārpuses apdeg. Tātad mēs vakar braucām. Vakar, ja? Aizvakar. Vakar no rīta. Mēs braucam. O, nē, Bankokā. O, no! Tur nedrīkst braukt. Piebrauc tuvāk. O, vai, nē, tas ir 20 km/h. Tas ir izbalējis 20 km/h. Ir 11. Ir plus 27 grādi.
Un es domāju, ka šī ir lieliska ideja doties 5 stundu treniņā. Man ir pilna soma ar ūdeni un daži našķi. Ja būs smuks kaut kas pa ceļam, tad es jums parādīšu. 7 kilometri no mūsu mašīnas līdz starta vārtiem uz parku. Te ir norādes, uz kurien var aiziet. Es nezinu, uz kuru es iešu, bet jā, tā īsti nav viena mašīnīte. Kur ir uzskatāmi vēl redzams, ka šajās takās nav pilnīgi neviena dzīva cilvēka dvēselīte. Visas takas pieder man. Tūlīt būšu šīs dienas augstākajā punktā. Es pazaudēju vienu gumiju pa ceļam. Un esmu diezgan piekususi. Bet tūlīt redzēsim, kas mūs te sagaida. Tā paveicās, ka pa ceļam ir kalnu kroks. Ir 16 kilometri noskrieti, kas ir puse, bet tas ir 3 stundas pagājušas un man gandrīz beidzās ūdens un broski ir ļoti karsti. Un es dzeršu fantu no ledus skapja. Oh my god. Uzminiet, nu, kurš ir apmaldījies. Te it kā jābūt takai, bet te nav nekādas takas un te ir vienkārši izkaltis mežs. Būs jākāpj ūdenī. Nav variantu. Aiziet. Ak, Dievs, es tiku līdz asfaltam. Tur neaiet. Tur nav takas. Man vajadzētu turpināt skriet. Vēl kaut kādi 3 kilometri līdz busam. Es esmu uz asfalta beidzot, un pēdējie kilometri būs pa asfaltu, bet es reāli nevaru saņemties, un jā, man šis ir par karstu. Es nedomāju, ka es kādreiz dzīvē to teikšu, bet plus 33 grādi, pa pliku sauli un kalniem. Un ar visu to, ko jūs redzējāt, ar visu apmaldīšanos un tā tālāk, tas ir mans limits. Apēdīšu končus un tad
skriešu lejā. Oh my God, es esmu atpakaļ pēc 6 stundām. Ārā ir sabas mīļie 32 grādi. Tikai saulēns nepazaudē. Labrīt! Šodien kāpsim tur vai tur. Tad redzēs, kurā uzkāpsim. Ir kaut kādi 8 no rīta un būs karsta diena 31 vai 2 grādi. Plika saule. Laižam uz sniedziņu. Izskatās, ka šodien es nebūšu viena pati, kā tajā dienā. Nu, te ir pilns ar mašīnām. Esmu tikusi līdz parkam, un no šī brīža uz augšu jāuzkāpj vēl kilometrs. Uz augšu, uz priekšu, kaut kādi 4 laikam. Tiekamies tur augšā, kaut kur tur. Re, kur tagad taciņa iet tur augšā. Un tad kaut kur tur. Un tā virsotne nav šī vai tā, kur es domāju. Tā ir kaut kur citur. Kaut kur aiz šitām. Tagad man sāk likties, ka tā būs tā virsotne. Jo tās iepriekšējās ir jau tāpat. Bet vēl 2 kilometri apmēram. Labā ziņa man 2 kilometru augstumā virs jūras līmeņa vairs nav karsti. Var kāpt. Un ir diezgan patīkama temperatūra. Nav augsti un nav karsti. Ir tāds vējiņš. Ļoti labi. Es tikko satiku onkuli, kurš kāpa lejā. Viņam bija ķivere un viss alpīnisma aprīkojums, un es prasīju, vai tā virsotne ir te? Viņš teica, jā, bet ka tur esot ļoti daudz sniega un ka tur vajag dzelkšņus. Tāpēc es nezinu, vai es tikšu līdz augšai, bet es esmu līdz sniedziņam. Te ir tāds klusums. Ir tāds klusums. Nereāli. Jā, tad redzēsim, cik tālu es tikšu. Es baigi negribu riskēt, tāpēc iešu, cik varēšu. Jā, es tiku līdz sniedziņam un es varētu iet tālāk, bet es zinu, ka tālāk būs vēl vairāk sniegs un zem tā sniega ir tādi coberi, un man šodien laikam kaut kā negribās. Kaut kā laikam nē, man laikam pietiks ar to, kas ir. Tā kā te nav vēja un nav arī karsti,
ir ļoti patīkami. Tad es te kādu brīdi pasēdēšu, jo es nekāpšu uz augšu vairs. Ja es būtu varbūt ar kādu kopā, tad visdrīzāk mēs kāptu, bet tā kā es esmu viena, un man ir tendence iekulties nepatikšanās, es nolēmu, ka man šodien negribās asas sajūtas. Mans batoniņš izkusa. Tā kā pačilošu un lēnām kāpšu lejā. Lēnām ripinos lejā, jo pa šitiem akmeņiem nemaz citādāk nevar. Viens solis un noripo lejā. Nu re, esmu atpakaļ lejā. Kur es biju? Tā. Kaut kur tur es biju. Jā, kaut kur tur. Tās nav skudras. Tās ir mušas. Jā, parāda tos mušpapīrus. Jā, es jau rādu. Es pieņemu, ka uz nākamo sezonu mēs pirksim moskītas tīklu. O jā, mums obligāti vajag moskītu tīklu gan aizmugurē, gan sānu durvīm. Prasās nogāt, protams, divstāvīgā Maksima. Divstāvīga? Jā. Es raukšos simbols. Jā, tur ir ģērbonis viņa. Ko tam mēs te svinam, ko? Mēs svinam pizzas. Nu labi, mēs svinam uz 6 gadu jubileju. Kāzu jubileju. Ar ļoti garšīgām pizzām. Čing! Šitās reāli ir vienas no labākajām pizzām, ko es smēdzu. Jo tā maizīta, bet tā ir ļoti garšīga. Mīkliņa, vai ne? Mīkliņa, jā. Nav tā, ka tev viņa gribās tā kā izmest. Viņas gan ir Dzirdi, kas tur klapo? Jā. Tā ir mūsu pavārīta. Viņas gan ir nelegāli karstas. Pie šķīvi nedrīkst pieskarties. Un mūsu pavārīta ir slima, kā viņa pati teica. Ka viņa esot ļoti slima. Es ceru, ka viņa jau saklapojas uz citiem. Es arī. Priecīgu jubiņu. Šodien es kāpju tajā virsotnē. Bet to jūs redzēsiet nākamajā sērijā. Paldies, ka skatījāties. Drīz tiekamies!